visi, kas ir gājēji, tie nāks kopā ar mani. Un slēpotāji tā mazais aplis, 2 apļi visiem jāapslēpo. Alūksnes pusē šī ziema ar sniegu nav skopojusies. Tādēļ, kā uzskata Ziemera pamatskolā, tas ir jāizmanto un sporta stundas te norit uz slēpēm. Tās vada skolotājs Uldis Jāņakalns. Skolā par viņu saka retums, jo ja vēl pilsētas skolās skolotāji vīrieši nav devuši visas savas pozīcijas sievietēm, tad lauku skolās jaunos pedagogus vīrieši tikpat kā nesastapt. Pirmais bija pats grūtākais, bija sevi pieņemt kā skolotāju. Jo, skolotāja istabā ienāca tā neērti jūties, bet tagad esmu apratis. Tāpēc, ka dāmas tikai, ja? Jā, apmēram, jā. Skolēni par savu skolotāju atzīst stingras, bet viņu skatījumā ir arī savi plusi, ka sporta skolotājs ir vīrietis. Vīrietis labāk. Stingrāks. Daudz. Uz sacensībām mūs gatavo dažreiz. Slēpošanas, piemēram. Forši. Tad, kad, piemēram, mēs slēpojam, palīdz piecelties, ja nokrīti. Izpalīdzīgs. Un kā būtu labāk, ja fizkultūras skolotājs būtu sieviete vai vīrietis? Kā tev šķiet? Nē, labāk vīrietis. Nezinu, tad vismaz viens skolotājs arī skolā. Uldis vērtē, ka pamatā tam, ka lauku skolās tikpat kā nav skolotāju vīriešu, ir zemais atalgojums, ar kuru nāks rēķināties nelielā skolā. Šo skolu ar visiem pulciņiem, ar visu sporta stundām un mājturības stundām, ko es vēl vadu, man sanāk, rupi rēķina 160 lati. Uz rokas? Jā. Un tā kā nekas spīdoši nav. Un ja tev ir, piemēram, visi mācību, studiju kredīti un maksājumi lieki, tad praktiski sanāk tā, ka vienas skolas alga man aiziet maksājumos. Slodze arī ir atkarīgi no bērnu skaita. Un ja skolā ir mazs bērnu skaits, piemēram, mums vēl pagaidām šajā skolā, klases, kas man ir jāvada, nav neviena apvienotā klase, bet man ir no 5-9 viss sports un mājturība. Bet, piemēram, jau mazajām klasēm ir tā problēma, kad jau sāk trūkt bērnu, kad ir apvienotās klases, un kā ir apvienotās klases, tā to stundu ir vēl mazāk. Skolotājs tāpēc strādā vēl arī Gaujienas internāta skolā par audzinātāju. Lauku skolās jau nav tik daudz skolnieku, lai atalgojums būtu tāds, ka vīrietis var uzturēt ģimeni. Pilsētas skolās ir lielāks bērnu skaits atšķirībā no lauku skolām. Tur sanāk normāla slodze, tātad par viena slodze ir 21 stundu nedēļā skolotājiem. Un ja viņš māca skolā, kurā ir vairākas paralēli klases, tad elementāri viņam sanāk lielāks arī atalgojums. Lielākā problēma lauku skolās ir atrast skolotāju vīrieti zēnu mājturības stundām. Mājturību zēniem vienalga, lai cik būtu talantīga dāma, kura prot visus vīriešu darbus, tad es nedomāju, ka šis ir priekšmets, ko vajadzētu mācīt skolotājiem un sievietēm. Bet situācija laukos, diemžēl, tāda ir, kā ir. Un tad arī es zinu, ka citās skolās brauc mājturības skolotāji pa vairākām skolām un māca zēnu mājturību, lai tā arī lauku skolas izdzīvo un lai var realizēt priekšmetu standartus. Un vēl ir kāda nianses, kur kā būtisku, lai skolotāju vidū būtu arī skolotāju vīrieši, uzsver direktore. Vīrietis skolā ir ļoti vajadzīgs, noteikti. Tāpēc, ka mēs zinām, ka skolās pārsvarā strādā skolotājas sievietes, un ne visiem arī ģimenē ir tēvs, un tad tas vīrietis tomēr var aizstāt daļai tēvu, daļai vecāko brāli, kā mūsu gadījumā. Un arī tas, ka tomēr mājturībā iemāca prasmes, darīt un atbildību par savu darbu noteikti. Ja? Un ir daudz arī šobrīd mājās, kas arī tēti, ja viņi ģimenē dzīvo, tad viņi nedara daudzus vīriešu darbus, tāpēc, ka laiki ir mainījušies, man jāsaka arī laukos, ne jau tikai pilsētā. Un ir daudz tādi darbi un prasmes, ko bērns vispār savā ģimenē nevar iemācīties un apgūt. Tāpēc mājturība un tehnoloģijas ir vajadzīgs priekšmets, kuru māca noteikti vīrietis. Viens ir zemais atalgojums, kāpēc lauku skolās neredzēt skolotājus vīriešus. Otrs, kā vērtē Ziemera pamatskolā, ir arī skolotāja darba prestižs, kas jau no cilvēku vidū nav tas augstākais.